My opinion, the most difficult part is all the pressure that the teachers get from parents, from their peers. Iekļauties un kļūt pašam par skolēnu, lai saprastu, kā saprast viņu. Izskaidrot mācību vielu tā, lai katram bērnam tā liktos vienkārši un saprotama. Katru dienu vadīt stundas ir diezgan liels satraukums. Tikt galā ar audzēkņu attieksmi, jo ne visi katru dienu uzvedās kā eņģelīši. Tas, kad vienalga, kur viņi atrodas skolā, vienmēr kāds viņus sveicina. Piedalīties skolēnu dzīvē kopā ar skolēniem. Klausīties jauniešu piedzīvojumus. Parādīt visu, ko viņi zina, izmantot to, lai iemācītu to citiem. Iemācīt kaut ko kā cilvēkiem, kas palīdzēs viņiem dzīvē. Doties dažādās ekskursijās. Šajā mācību gadā novēlu Rīgas valsts tehnikuma skolotājiem izturību. Daudz puķes, labs garstāvoklis. Lai visi skolotāji iet pirtī un ir stipri. Šis darbs paiet tiešām interesanti un daudz stāstīt par savu dzīvi. Galvenais nesaukstēties, būt skolā. Priecīgs svētkus! Izturību, veselību un visu to labāko. Darbu, ja tas ir liels un svarīgs darbs. Vienā vārdā - izturību.